Daugavas kreisajā krastā mācību centrā Lapa tradicionāli norit konkursu vidusskolēniem Enkurs, un šoreiz šeit norit otrā kārta. Šoreiz tas sacentīsies 6 komandas. Vidusskolēni no Jaunpiebalgas, Ugāles, Rēzeknes 5. un Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas, kā arī Ventspils 1. un Jelgavas valsts ģimnāzijas komandas. Jūs redzat, šeit ir sasnākušas visas skolas. Vēlos vien pieminēt to, ka gan Jelgava, gan arī Ventspils piedalās jau 5. reizi. Kaut gan pārējās piedalās skolas tikai 2. reizi. Vēlēsim viņiem veiksmi un lai izdodās! Šogad mūs, eiropiešu, pārsteidzis krietns pavasars, un pārsteidzis ir arī enkuriešus. Pagājuši gadu Daugavā mēs varējām paši braukt ar laivām, bet, diemžēl, šogad mēs varam veidot ledus burāšanas sacensības. Bet nekas. 20. aprīlī Rīgas brīvos kapteiņu dienestā skolēniem būs iespēja labot šo situāciju un braukt ar laivām pa Daugavu. Pašlaik es atrodos vienā no 3 posmiem ar nosaukumu stafete. Nosacīts šis posms sastāv no 3 daļām. Pirmais ir ar ūdens strūklu jānodzer mērķis no mucas. Otrais, pie kā es pašlaik atrodos, ir lellē jāuzliek nosacīts ģipsis un pirmajiem jāizskrien līdz otram galam. Trešais posms ir uguns dzēšana. Tur skolēniem ir pirmajiem jānodzēš uguns. Kas arī to izdara, tie ir arī uzvarētāji. Ventspils, es jūs apsveicu. Kādas ir sajūtas pēc uguns dzēšanas, skriešanas, ņemšanās? Paldies par apsveikumu. Sajūtas diezgan foršs. Uzsaukums tāds no sākuma bija. Vai jūs jau kaut kur vēl esat piedalījušies, vai šis jums ir kurš posms tagad iziets? Pirmais posms, 2. gadu pēc kārtas. Un kādi bija panākumi? Ne tik tālam, bet 5. vietā, kad bija aiz strīps. 5. 6. bija. Un kāda ir šogad apņēmība? Būt kādiem? Pirmajiem! Šī uzdevuma mērķis ir glābšana jūrā. Šajā posmā piedalās 3 skolnieki, kuru galvenais mērķis ir pēc iespējas ātrāk visiem 3 iekāpt glābšanas plostā. Bet ir viens bet. Glābšanas plosts ir apgriezts otrādi, kas ļoti apgrūtina šī uzdevuma izpildi.
Jūrmīlis stipros. Ik reizi, jau kuro gadu, par to pārliecinās arī Enkurs un Enkura dalībnieki. Parasti stiprie ir harizmātiskas personības. Anita Balsa Jelgavas valsts ģimnāziju līdz Enkuram atved 6. reizi, un to mēs varam nosaukt par harizmātisku skolotāju. Pirmā gadā, kad mēs pamēģinājām, mūsu šīm sacensībām uzaicināja viens skolnieks, kur pirms tam jau bija iestājusies Jūras akadēmijā. Viņa bija par pavadoni, un viņa tad pajautāja, kādēļ mūsu skola it kā nepiedalās. Un tad mēs toreiz atnācām uzreiz, tieši brīvvieta gadījās. Un es pirmā gadā redzēju, ka bērniem ļoti liela interese, un pat cik mēs esam no Jelgavas, un mums tādi ar jūsu skolu tādi it kā tieši saistība nav, bet bērniem ļoti liela interese un pilnīgi ažiotāži par skolu. Un tad pat cik izdevās arī uzvarēt, un tad ar katru gadu cenšamies. Un tie, kas ir pirmā gadā tikuši komandā, jau cenšas arī tikt 2. un 3. gadā, kamēr beidz 12. klasi. Vienkārši es jūtu, ka bērniem ļoti patīk, un ir interesanti kaut kas tāds savādāks un nepierast un kaut ko jaunu izmēģināt. Ļoti patīk visiem. Mēs sanākam visi kopā, izlasam uzdevumus. Šī kārtā te īpaši mums nebija ko gatavoties, mēs tikai vienkārši pārunājām. Bet tad, kad ir jāsien mēzglis, tad mēs vienkārši praktiski ņemam, mēģinam un mācamies un cenšamies un mēģinam dabūt kādu, kas ir jau to iepriekš apguvis, jo tur kaut kādi ir radinieki, mums jau tur arī ir kaut kādi radinieki, kur to Morsāmes, piemēram, mācīja, un tad mums jau tādi kuriozi, ka skolotāji jau skolā prasa, kas tiem bērniem notiek, kāpēc viņi visas zīmuļiem, visas stundas ir pa galdiem. Un tagad mēs esam noslēdzošajā vienā no posmiem, kas saucās pirmā palīdzība. Šo pirmo palīdzību vada Edgars, kurš arī mums vairāk izstāstīs, ko skolēni šeit dara un kas no viņiem tiek prasīts. Sveicināti! Etapā pirmā palīdzība. Sniedzam palīdzību cietušiem, kurš ir izvilkts no piedomotās telpas. Besamaņā, iepriekšējā etapā viņi to trenējās. Un šobrīd praktiski, ko tad darīt? Ja ir besamaņa, kā atbrīvot krūškurnu apģērba, kā uzsākt masāžu, kā turpināt masāžu, komandas darbs, iepriekšējā pieredze, un tā kā pēc etapas mēģina arī vadīt, kā būtu tas ieteicamākais. Tu mani dzirdi? Tu mani dzirdi? Nedzirdi. Nelpo. Izsauc ātro palīdzību. Tu mani saprati? Izsauc ātro palīdzību. Saprati, jā? Jā. Un atgriezies atpakaļ. Esi atpakaļ. Beidzot, mākslīgi dolpināšu. Nelpo. Tikko izvilks no rumas. Tā palīdzība ir izsaukt. Viņš ir izvilks tikko no rumas štabas, jālas būtu nodrošināt savu gaisu. Viņš jau jelpo. Nelpo. Tu piepusat, ne? Labi. Viņš jelpo. Labi, elpo, tad stabilā sānpozā. Nē. Tu esi sastāvnājis. Kā atlaidis labais lopu, tā tu redzi atpakaļ. Tad sasveram kārtīgi tā, lai tikai galvu. Tu dod. Kā tad jums gāja, cik es saprotu, jums pastāstīja par jūsu kļūdām, vai jūs viņas sapratāt un vai bija tādas lietas, ko jūs vienkārši nezinājāt, vai vienkārši uztraukuma brīdī sapratāt, ka nevarat ko vairāk izdarīt? Bija tādas kļūdas, ko citi grupas dalībnieki varbūt būtu pamanījuši un izlabojuši, bet es domāju, ka principā mūsu grupa
rīkojās ļoti centīgi, un es domāju, mēs būtu izdarījuši to, kas būtu jāizdara. Un šeit jūs varat vērot virves vilkšanu, visazartiskāko posmu, kur skolnieki sacenšas savā stiprībā. Turam un lēnām! Turam! Aiziet! Ir! Jā! Tūlīt! O, turam un ejam un ir! Ceturtā vieta mums šogad ir atlases kārtā Jelgavai. Tā, trešā vietā mums ir Ventspils atlases kārtā. Otrā vietā mums ir Jaunpiebalga. Nu, un tad mums pirmie atlases kārtā ir reizeknieši. Kā jūs jūtaties tagad, pēc uzzinot, ka esat pirmie? Ļoti forši. Patīkami. Vai jūs sapratāt kaut kādas kļūdas, ko jūs pieļāvāt, kas varētu izdarīt labāk? Mums viss izstāstīja, kur bija kļūdas, un tā mēs sapratam. Visu var labāk, bet jā, es domāju, mēs turējāmies godam. Bija ļoti labi. Arī tajā pašā medicīniskajā, protams, varēja. Bet bija kļūdas, bet, protams, no kļūdām jāmācās. Es uzskatu, ka bija labi. Un ko jūs tagad domājat darīt? Kāds ir jūsu šis te mācību process līdz 27. aprīlim? Intensīvi gatavoties. Jā, trenēsimies finālam, lai arī finālā būtu labi rezultāti. Šajā kārtā bija vairāk uz sporta veidiem, bet nākošā kārtā vairāk jau būtu teorētiskais. Zināšanas mums sābēc, mācīsimies. Kuro gadu jūs piedalāties un atvedat komandu līdz Enkuram? Mēs piedalāmies 2. gadu. Kā jau teica komanda, mēs sākām startēt pagājušā gadā, piedaloties jūrnieku treniņu centrā Novikontes. Un jāpiebilst, ka mums pagājušajā gadā arī gāja tīri labi, jo mēs ieguvām 2. vietu. Un šogad sanāca mazs kāpiens augšup un tātad 1. vieta. Mēs esam ļoti, ļoti apmierināti un mums tas patīk. Un mēs noteikti piedalīsimies arī nākamajā gadā, Enkurā 2014.